Labrīt, mīļie kolēģi. Paldies visiem, kas atraduši laiku. Un tagad dažas stundas atpakaļ ir izsludināta ārkārtas sēde, kurš ir par to, lai to sēdi atklāt. Paldies vienbalsīgi. Mums izskatām ir 2 jautājumi. Vai mēs gribētam atklāt debatas, vai mēs varam tā, kā tur ir rakstīts? Man būtu daži jautājumi. Jā, lūdzu. Tad par pirmo, jā? Jā. Jūs gan par pirmo, gan par otru, tad varbūt Jā, par jā. pirmo. Nu, teiksim, vakar ir saņemts tas Lindas iesniegums ar lūgumu apturēt viņas darbību vēlēšanu komisiju, ja tā kā šeit ir rakstīts, jā? Jā. Kāds lūdzu tev ir jautājums? Un jautājums man ir tāds, ja cilvēks tagad atsakās, vai tad nevajadzēja dot laiku, vai arī kāds cits var ieteikt savus kandidātus vēlēšanu komisijas locekļiem? Labi, vai kāds zina to atbildēt? Es varu paskaidrot, jo pagājušajā sēdē, kad bija Andrija Tīmo iesniegums, tur apakšā bija tad izsludījuma pieteikšanas. Bet Līnas Pričīnas nebija, vai ne? Nē, pirms iesniegums tad Un vai Linda zina, ka tajā gadījumā, ja viņa ievēl par deputātu, viņai būs tad jānoliek savus amats tagadējais? Es neredzu Lindu ielību, es vienkārši nepazīstu. Viņi to zina, tas nav tāds vēlēšana triks, ja, kad, lai piesaistītu konkrētam sarakstam balsus un pēc tam atteiktos, ja? Nu labi, tad skaidrs. Nu jā, kāds jau saka, pēc tas savus saprašanas. Jā. Nu, tāpēc es saskārusies ar tādu situāciju, tad es arī to tā uzdodu to jautājumu. Tāpēc es sapratu, ja cilvēks tiks ievēlēts, viņš strādās par deputātu. Jo man arī kā vēlētājiem tas ir interesanti. Jā, tev kā vēlētājiem tas ir svarīgi. Nē, tad vairāk par šo jautājumu nav. Tev nav jautājumu, vai kādām citam vēl ir jautājumi? Labi, varam balsot. Kas par? Kas pret? Es atturēšos. Viens atturās. Lai mums pieņem. Pa otro vai ir kādi jautājumi, mīļie kolēģi? Nu, šeit tad man ir tas jautājums arī, tas pats jautājums, ja, jo mums vakar tikai ir saņemts tas Lindas iesniegums, ka viņa atsakās no tāda vēlēšana komisijā, tad faktiski šeit nav bijis laika neizsludināt to kandidātu pieteikšanos, varbūt kāds cits ir gribējis arī savu kandidātu izvirzīt, ja, nu tā mēs te, nu tāda ir šī situācija, ko uz to var tā kā komentēt. Nu, es domāju, ka būtu gribējuši tiek pieteikties, bija izsludināts no 31. līdz 10. ieskaitam. Jo pagājušajā sēdē mēs to apstiprinājām, ka bija šī kandidāta pieteikšana. Un es domāju, ka kaut arī būtu 5 pieteikušies, visi jau būtu, tā teikt, izlikt un varētu balsot par katru. Varēja jau no 31. pieteikt. Labi, jautājums uzdot, jautājums atbildēt, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Varam balsot? Kas par projektu? Paldies, mīļie kolēģi, vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas sēdes jautājumi visi ir izskatīti. Slēdzam sēdi, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.